Madonas novada dažādībā un vērtībās sakņojas mūsu spēks. Ne tikai dabas skaistums, aktīvā dzīvesveida iespējas, bagātīgs kultūras mantojums, bet arī atsaucīgas un darbīgas kopienas liecina par to, ka šeit ik viens var atrast iespējas, kā apliecināt savu piederību, dot ieguldījumu novada un tā sabiedrības labā, veidot labāku vidi sev un sabiedrībai kopumā. Nevelti Madonas novadā ir kupls reģistrēto nevalstisko organizāciju skaits, kas pārsniedz 400 biedrības, no kurām ar Madonas novada pašvaldību aktīvi sadarbojas teju 100 nevalstiskās organizācijas. Varam tikai minēt, bet iespējams par veiksmīgo sadarbību liecina tas, ka jaunizveidotu organizāciju skaits ik gadu turpina augt. Vides aizsardzība un labiekārtošana, sociālā joma, darbs ar jaunatni, kultūras dzīves dažādošana un kultūra izglītība, sports, veselīgs un aktīvs dzīvesveids, turisms un aktīvā atpūta, mūža izglītība, labdarība un, protams, aktīvas senioru biedrības ir jomas, kuras pārstāv Madonas novada nevalstiskās organizācijas. Veiksme slēpjas sadarbībā un kopīgā darbā. Lai palīdzētu biedrībām realizēt savas idejas, Madonas novada pašvaldība ik gadu organizē NVO iniciatīvu un sociālās jomas projektu konkursus, kas ļauj realizēt vismaz 15 projektus gadā. Lai stiprinātu Madonas novada nevalstisko organizāciju kapacitāti, attīstītu to rīcības spējas, iegūtu praktiskas zināšanas ilgtspējīgai darbībai un ideju realizēšanai, kā arī veidotu NVO atbalsta mehānismu, Madonas novada pašvaldība organizē apmācību programmu NVO inkubācijas programma, kurā šogad piedalījās 12 Madonas novada nevalstiskās organizācijas. Iegūtās zināšanas praksē pārbaudīt, pašvaldība piedāvā ikgadējā pieredzes apmaiņas braucienā, viesojoties citu Latvijas novadu pašvaldībās. Visbeidzot, valsts svētku mēneša izskaņā visi kopā tiekamies Madonas novada NVO godināšanas pasākumā Iedvesma darbībā, lai kopīgi atcerētos un nosvinētu paveikto, pārunātu jaunas ieceres, kā arī smeltos iedvesmu vienam no otra labajiem darbiem un pateiktu paldies viens otram. Jo kopā strādājot, varam sasniegt daudz augstākas virsotnes un veidot mūsu sabiedrību saliedētāku un iekļaujošāku.